Nīcas kultūras namā 11. septembra rītā valda pacilāta un priecīga atmosfēra. Šeit uz 3. Kurzemes kultūras fórumu pulcējušies kultūras jomas profesionāļi, nevalstisko organizāciju pārstāvji, arī politiķi un citi interesanti, ne tikai no Kurzemes novadiem un pilsētām, bet arī no Rīgas un Klaipēdas. Fórums – tas ir atkal satikšanās prieks, kad laiks gan sarunām, gan jaunām iedvesmām. Kopā ar Ventspils novada kultūras darbiniekiem ieradāmies jau vakar. No rīta apciemojām gan Lielo Dzintaru, gan dažādus Dienvidkurzemes kultūras tautas un sajietnāmus, kā arī brīnišķīgi pavadījām laiku Rucavā. Manuprāt, ļoti svarīgi, lai saglabātu tādu svaigu prātu un atgrieztos mājās ar tādu jaunu deksmi, ir jābrauc, jāredz apkārt notiekošais. 3. Kurzemes kultūras fórumu, kura vadmotīvs kultūra augsme sinerģija, atklāja Grobiņas jauniešu deju kolektīvs Spararats, izpildot laikmetīgo deju no šī gada dziesmu un deju svētku programmas, kas ir tiešs apliecinājums sadarbībai un kultūras formu daudzveidībai. Politiķi vienmēr saka, ceļi ir mūsu asins rite, es varētu teikt arī kultūra ir mūsu asins rite. Noteikti šāds fórums ir jāturpinās, un lai mēs piedzīvojam 4. fórumu nākamgad. Fórums nav tikai pasākums, tā arī ir pleca sajūta. Es ceru, jūs to izjutīsiet visa pasākuma gaitā, ka tā ir satikšanās, atkal redzēšanās, tā ir viena novada pieredze citam novadam un sajūta, ka neesi viens. Kultūras ministrijas vārdā, kultūras ministrs vārdā arī jums milzīga pateicība par to, ko jūs darat ikdienā. Paldies, ka darāt, un lai aug sadarbība, un lai aug Kurzeme. Pēc svinīgajām uzrunām seko dažādas prezentācijas, tā piemēram nodibinājuma Liepā 2027 valdes priekšsēdētāja Inte Šoriņa un projektu vadītāja Justīna Rusakova iepazīstina ar iespējām paplašināt kultūras auditoriju, piedaloties dažādos arī sabiedrības līdzdalības projektos, ko piedāvā nodibinājums. Savukārt Latvijas kultūras akadēmijas profesore pētniece Anda Laķe iepazīstina ar kultūras barometra 2024 datiem, izceļot Kurzemes reģionālo specifiku. Kurzemniekiem ir, salīdzinot ar citu reģionu iedzīvotājiem, ļoti spēcīga vecāku un skolas laikā iegūta kultūras mantojuma praktizēšanas pieredze. Tātad tas, ko kurzemnieki ir skolas laikā un arī no vecākiem pārņēmuši no izglītības tādā kultūras mantojuma, amatieru mākslas ziņā, ir nedaudz vairāk apzināts un novērtēts kā citos novados. Kultūras fóruma pirmā daļa aizrit salīdzinoši akadēmiskā gaisotnē, raisot pārdomas par skaitļiem un faktiem, kas savukārt ir pamats tālākām diskusijām. Lielākais izaicinājums droši vien, ka drīzāk bija, ko iekļaut šajā programmā un ko atstāt ārpus, tāpēc, ka tie jautājumi kultūrā, ko apspriest, uz kuriem paskatīties, ir ļoti daudz. Mēs varam runāt vēl vairāk par kopienu iesaistīšanos kultūrā. Mēs noteikti varam arī runāt daudz vairāk tieši par politisko situāciju kultūrā un kādi ir šie atbalsta mehānismi. Šobrīd ļoti aktuāls ir arī šis jautājums par atalgojumiem kultūrā. Tie jautājumi jau patiesībā un katru gadu viņu nepaliek mazāk. Un to jautājumu paliek vairāk, vienkārši jautājums ir, kurus mēs šoreiz izceļam un kurus mēs atstājam nākošam gadam varbūt. Šogad mēs izceļam to savstarpējo sadarbību. Izglītība un kultūra iet roku rokā, jo skola ir vieta, kur mācāmies apgūt kultūru, būt kultūra vidē. Taču kā jauniešus iesaistīt kultūras pasākumos un kāda loma tajā ir ģimenei un skolotājiem, par to fóruma diskusijā Kultūra un izglītība savu redzējumu izsaka skolnieks, skolas direktors un probācijas dienesta pārstāve. Vienkārši izveidot pasākumu un cerēt, ka tur jaunieši pieteiksies un aktīvi ņems dalību, tā var domāt tikai iesācēji šajā jomā, ka tas tā notiek. Un ļoti lielu lomu spēlē tas, kā mēs piedāvājam šo pasākumu un kā mēs to reklamējam. Un tur ir tā spēcīgā nianse, pie kā mūsu skola darbojās, mūsu pieredzējušais kolektīvs, lai šie pasākumi būtu tiešām apmeklēti.
Otra diskusija veltīta kultūras un pašcieņas jautājumam, kas nebūtu nav mazsvarīgi mūsdienu tik strauji mainīgajos apstākļos. Par to latviešu pašcieņu man gribētos izteikties. Pašcieņā var būt nacionālitāte. Jā, Latvijā noteikti. Nē, man šķiet, ka latviešu pašcieņa ļoti labi parādās dziesmu un deju svētkos. Tad latvietis ļoti sevi ciena. Un ciena savu kultūru, un ciena pats sevi. Un ciena to, ko dara pats, un ciena to, ko dara tie, kas ir uz skatuves vai deju laukumā vai tribīnē, kur viņi dzied. Tajā brīdī, manuprāt, šī pašcieņa ir ļoti, ļoti augstā līmenī. Tev ir svarīgi arī saprast, kas tu esi par cilvēku, no kurienes tu nāc, kādu kultūru telpu pārstāvi, tad es arī šo jautājumu uzdodu sev, jo es patiešām sevi skaidri apzinos, ka es esmu nīcinieks, es esmu nīcā uzaudzis, piedzimis aizputē, bet mana pirmā mīlestība ir suite. Tā atkal ir viena kultūra telpa, kas parāda to, ka tu esi piederīgs. Tu esi piederīgs kaut kam. Tu cieni iepriekšējās paudzes, cieni to kultūru, tu to respektē un tu to nes arī pats tālāk. Piekrītu visiem iepriekš runātājiem, ka viss jau sāks ģimenē, kā cilvēka kopa tradīcijas un vai svin šos latviešu svētkus. Aicinu vienkārši iesaistīties arī meistarklasēs, ko mēs rīkojam Rucavā. Rucavas tradīcijas skolu apmeklēt gada garumā ar nodarbībām vienreiz mēnesī. Un mēs aicinām gan jaunākos, gan vidējo paudzi, gan vecāko paudzi, lai tradīcijas tiek nodots, aicinām klāt speciālistus, tā kā droši var pievienoties mums. Manā atbildībā ir 2 pagastiņi. Kurēji tie ir? Tas ir Jaunutriņu pagasts un Šēdas pagasts. Man ir jāsadalās, un tā kā vecākiem prasa, kurš bērns jums ir mīļākais, tad man kurš pagasts ir mīļākais, un to tā nevar sadalīt, jo katrā pagastā ir cilvēki, kas sagaida to pasākumu, koncertu vai kas tur notiks, un tad man ir jāizvērtē, kur kas, kāda līdzekļa atļaujās, un tad cenšos darīt, ko varu. Ar dzirkstošu humoru un patiesām atziņām par komunikācijas kultūru klātesošos iepazīstina Ieva Adams, pasniedzēja un iedvesmas trenere. Tagad iedomājieties, ka šī komunikācijas kultūra ir tāda maza pirkstiņa lellīte. Ja? Zināt, par ko ir? Visiem, kam ir bērni, zina, kas ir pirkstiņa lellīte. Uzvilkta milža pirkstā. Un tas viss milzis ir runāšanas kultūra no tā brīža, kā cilvēks atvēra muti, lai citam cilvēkam kaut ko pavēstītu. Horeogrāfs un dejas pedagogs Jānis Purviņš sadaļā Kultūra Draivs stāsta un uzskatāmi parāda, kādi bijuši viņa iedvesmas avoti un kāds bijis radošais process, veidojot horeogrāfiju dejām, kas izdejotas dziesmu un deju svētkos. Fóruma noslēguma sadaļā par kultūras sinerģiju jeb sadarbību privātajā sektorā savā pieredzē dalās uzņēmējs un radošās apvienības Šarmans īpašnieks Ritvars Embrekts. Savukārt mūziķis Liepāja 2027 vēstnesis Emīls Balceris atklāja, cik pamatīgs un neatlaidīgs, pateicoties viņa vecākiem, jau no bērnības bijis ceļš mūzikā, lai sapnis kļūtu par īstenību. Protams, jauniešiem ir jāļauj mainīties, ir jāļauj domāt, ir jāļauj izmēģināt visu kaut kas, bet nedrīkst ļaut arī pamest uzreiz, jo tomēr ir jādod tas stimuls, ir jādod tā iespēja pacīnīties, un tikai pēc tās cīņas mēs jau nonākam līdz tam gala rezultātam. Šanākte zaļa sāle, augā laitu kumēlīju, tumšanākte zaļa sāle, valkā laitu. Trešais Kurzemes kultūras fórums noslēdzās ar iedvesmojošām atziņām turpmākajam darbam, kā arī cerībām par satikšanos jau 4. kultūras fórumā. Redzēsim, kāds būs iespējas, kāds būs nākošā gada budžets, bet ļoti ceram, ka šis būs, jo
Tas ir mazliet, šis ir tas darbs, kas tomēr no sirds iet. Gribās tiem citiem arī iedot kaut ko. Ir ļoti liela gandarījuma sajūta, jo pirmajā, otrajā kultūras fórumā bija ap 100 dalībniekiem, tad šodien ir mazliet pār pa 200. Tas nozīmē, ka mēs darām kaut ko pareizi un kaut kas labu, ja jau ir cilvēki. Ir ļoti būtiski, ka tomēr mēs sanākam, ka mēs kopā arī saprotam, ka mēs visi veidojam šo vietu un vidi. Mēs augam visi kopā. Mēs visi kopā augam.